Aglonas vidusskolas aktu zālē smaržo ziedi, absolventos valda satraukums un neziņa par turpmāko nākotni. Ilgi gaidītais izlaidums ir ar dažādām sajūtām. Ļoti neaprakstāmas. Stress visu laiku, visu dienu, viss nevar neko paspēt. Visnotaļ priecīgas. Pēdējā skolas diena, kā nekā svētki, sabrauc tāli radinieki, kurus redzi ļoti reti. Tas ir tikai otrais izlaidums pagaidām, tā kā svētku sajūta. Īstenībā ir uztraukums, tāpēc, ka tas liekas tik ilgi gaidīts, bet, kad pienāca šitā diena no rīta pamodos, bija tā, ka, kas tagad notiek? Es īstenībā vēl tagad nespēju aptvert. Aglonas vidusskolas absolventiem, tāpat kā citiem skolēniem, aiz muguras eksāmenu laiks. Tagad tikai jāsagaida centralizēto eksāmenu rezultāti un jāturpina tālāk mācības kādā no augstākajām mācību iestādēm. Jaunieši arī mums atklāja savas nākotnes ieceres. Es jau esmu nospraudis savu mērķi un es iešu studēt filoloģiju. Kāpēc tieši filoloģiju? Tāpēc, ka man patīk valodas, un valodas ir tas, ko es visvieglāk apgūstu. Un vēl man patīk žurnālistika, tāpēc es iešu studēt kaut ko līdzīgu tam. Īstenībā jau 3. gadu es konkrēti izdomāju, ko es darīšu. Es jau sen izlēmusi to. Kas tas būtu? Gribu būt kultūras menedžeris, jā. Mācīšos kultūras koledžā. Bijušajiem Aglonas vidusskolas skolēniem gan direktore, gan klases audzinātājs, vecāki, rādi un draugi izteica dažādus novēlējumus. Lai piepildās viņu sapņi, lai viņi dzīvē iziet ar savu mērķi un cenšas šo mērķi sasniegt. Protams, mūsu apstākļos ir grūti kaut kādus mērķus varbūt uz priekšu sev uzstādīt, bet katrā ziņā, jebkuram cilvēkam ir jābūt mērķis. Mērķi ir uzstādīti lieli, ir izvēlētas dažādas augstskolas, novēl, lai visi sasniedz izvirzīto mērķi, pabeigts augstskolas, un, protams, mums par to būs liels prieks. Skolai Cirieša ezera krastā Aglonas vidusskolai šogad ir pusgadsimta jubileja. Skolas ārējais un iekšējais izskats ir būtiski mainījies. Ir labi iekārtoti klašu kabineti, ierīkota datorklase, uzcelta sporta halle. Uz logiem vēl redzami ziedi, kas tika veidoti par godu salidojumam. Skolai šie 50 gadi ir tieši šai skolai ezera krastā, jo 1961. gadā tika pabeigta šī skola un bija 1. septembris. Un tāpēc mēs arī šogad nolēmām nosvinēt šo te skaisto jubileju. Tā kā lielākā daļa varbūt tieši ir šo skolu beiguši jau, tad mēs tā nolēmām, ka mums tieši šai skolai būtu jāatzīmē šie 50 gadi tieši ezera krastā. Prieks par to, ka salidojumā bija tiešām ļoti daudz absolventu. Aglonas vidusskolā ir mācījušies vairāki sabiedrībā zināmi cilvēki. Mūziķis Andris Baltacis, politologs Kārlis Daugšs, akciju sabiedrības Latvijas valsts meža Dienvidlatgales mežsaimniecības izpildu direktors Antons Breideks, Daugavpils reģionālās slimnīcas direktors Aivars Danovskis. Iespējams, ka arī šī gada absolventi papildinās šo sarakstu.